Sveicināti! Šodien mēs izmantosim neirografiku tīri praktiskai lietai. Proti, vai esat saskārušies ar to, ka ir jāiet uz skatuves, jāiet publikas priekšā un ir kaut kas jārunā? Varbūt tā jau ir sagatavota runa, varbūt ir tāds, ka tā kā tikko tu uzzināji, ka tev būs jāiet arī uz skatuves, un tevī ir ārkārtīgi liels stress. Man šīs pārdomas par šo tēmu radās ne tāpat vien. Ik pa laikam es satiekos ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti bail no publiskas uzstāšanās. Es pati arī šad tad ir tas stress lielāks vai mazāks, viņš ir vienmēr, un tas ir absolūti normāli, jo ja cilvēkam pilnīgi nekas tur iekšā nenotrīs, absolūti, vot ne šitik, ja, nu tad viņa vairs nav, tad viņš vairs nav dzīvs. To neesmu izdomājusi es. Un, jā, atkarīgs ir tikai vienkārši uz cik lielas skatuves, cik lielas publikas priekšā, cik lielas auditorijas priekšā ir pēkšņi vai jau sagatavota runa jārunā. Un neatkarīgi no tā, tad cilvēkā šīs emocijas ir ļoti, ļoti dažādas, bet viņas ir. Ir zinātniski pierādīts, ka bailes no publiskas uzstāšanās ir lielākās bailes tūlīt pēc bailes no nāves. Ja kāds teiks, man nav bail no nāves, nu, tāpēc jau ir pētījumi, ne visiem 100% ir bail kā no pirmā, tā no otrā. Tāpēc zinātniski pierādīts, ka tās ir tomēr pēc vidējās statistikas lielākās. Pirmais tātad bailes no nāves, otrais bailes no publiskas uzstāšanās. Un kā tad neirografiku mēs varam likt lietā, izmantot, lai šī mūsu publiskā uzstāšanās, publiskā runa būtu tā kā, nu, lai mēs justos komfortablāk paši. Ir dažādas skolas par publisko runu, ko darīt un kā darīt, iesaku tādas apmeklēt, ir vairāki tādi Latvijā arī šie te praktiķi ļoti vērtīgi. Bet ko varam darīt mēs ar neirografiku? Protams, uz šādu publisku uzstāšanos, kur nu vēl, ja tas ir pēkšņi, nu, piemēram, varētu būt tā, ka tu esi kādā pasākumā, tagad tur ir ieradies kāds pārstāvis, kurš tagad runā, un viņš zini, ka noslēgumā, tad, kad viņš pabeigs savu runu, tev būs visiem būs iespēja uzdot jautājumus. Tu gribētu kaut ko pajautāt, tev ir ko pajautāt, bet tev ir bail. Vienkārši bail. Tātad neirografiku arī šajā situācijā tu varēsi izmantot. Protams, kā jau sāku teikt, tātad uz šādu te gan tikšanos, gan uz to reizi, kad tev būs sagatavotā runa, tev nebūs līdzi vesela kaudze ar flomasteriem, kuri būtu nepieciešami tradicionāli neirografikā vai ne, marķieri, nu tātad visas šīs lietas tev visticamāk līdzi nebūs. Tev nebūs līdzi arī A4 lapa. Un ko tad darīt? Darīt var sekojoši. Mums vienmēr gandrīz vienmēr ir līdz vai nu kādi pieraksti, tad, kad mēs ejam uz kādu šādu tikšanās reizi. Lielāks vai mazāks formāts, nu, tas var būt, nezinu, lielāka lapiņa, mazāka lapiņa, ja? Vai ieskaties savā naudas makā, un tu tur vari vienmēr gandrīz atrast kādu čeku. Nu, es te arī vienu esmu atradusi, tātad tas ir čeks, pavisam neliels, bet viņam ir otra puse balta. Ja tas arī būs ar kaut kādu vieglo rakstiņu, tas nekas. Protams, tev arī nav tie krāsainie flomasteri, bet tev varētu būt, ka ir vai nu pildspalva vai zīmulis, kuru mēs šajā gadījumā arī izmantosim. Attiecīgi tātad
Arī kāds algoritms ir izmantojams neirografikā. Kā jau es esmu minējusi, neirografikā ir vairāki algoritmi, un šajā reizē mēs izmantosim ierobežojuma noņemšanas algoritmu. Un izmantosim tātad tikai vienu no šiem rakstāmajiem. Ko darīt? Tātad, ja tu zini, cikos tev būs jāuzstājās, tad tu vari jau saulēcīgāk sagatavoties, nu, ja nē, tad sāc rīkoties ātri. Tas, ko sevī vispirms noskaņojies, ir tā saucamās afirmācijas. Kas ir afirmācija? Tas ir sevis noskaņošana uz kaut ko pozitīvu. Un arī tāda, mēs viņu varam nosaukt, es to šobrīd tā kā teiktu, tāda sevis ieprogrammēšana. Es jūtos laimīga. Nu, tas arī ir meditācijās un citās tādās nodarbēs, ja, kur cilvēki dažādu vingrinājumu rezultātā sevī šo sajūtu rada un nostiprina. Tieši tāpat arī ar neirografiku. Tātad pozitīvi šis apgalvojums kādā pozitīvā formā. Iepriekš mums bija par nākamā gada mērķiem. Nu, piemēram, es jūtos labi, jo esmu sasniegusi to un to. Šobrīd mēs runājam par publisko runu, tātad varētu tas būt apmēram tāds, kuru tu vari pierakstīt, nezinu, vai uz tā čeka tās aprakstītās puses, vai uz kādas atsevišķas lapas, kas tev ir pieejama, kur tu varētu pierakstīt no apmēram tā, ka es jūtos ļoti labi, komfortabli, mierīgi, runājot publikas priekšā. Nu, piemēram, vai kaut kas līdzīgs tātad par mani, katrs par sevi. Es jūtos mierīga, es jūtos labi, man ir labas sajūtas, es esmu laimīga, jo mana runa ir brīnišķīga, es esmu tik ļoti sagatavojusies, ka es norunāšu ļoti labi. Nu, tātad visu šādā te pozitīvi vērstu uz sevi. To mēs arī varam tad šo teikumu ņemt un pierakstīt. Tātad pieraksti šobrīd idejai kādu no šiem variantiem, kas tev varbūt, ko tu sadzirdēji vai ko tu pats iedomājies, ņem un pieraksti tagad uz tās lapiņas. Tālāk, ko mēs darām, tātad ierobežojuma noņemšanas algoritms. Tevī šobrīd ir spriedze. Ja tev ir jākāpj uz skatuves vai jāceļas kājās, vai tūlīt varēs uzdot savu jautājumu, tikai vajag saņemties. Tevī ir spriedze, un šo spriedzi vajag kaut kur izlikt. Un šī gadījumā tas būs uz šīs lapas. Attiecīgi tātad mēs paņemam, vēlams būtu, lai tas ir tāds rakstāmais, kurš nenolūst, jo šī spriedze ir diezgan sakāpināta tajos brīžos. Un tas, ko tu tad dari, ir tas izmetiens, emociju un spriedzes izmetiens uz šīs te mazās lapiņas. Tas būs ļoti straujš, tāds švīkājiens, nekontrolēts. Bet uz šīs lapiņas, cik nu tas ir iespējams, centies viņu nesaplēst, ja, kā es minēju, jo tajās situācijās ir tā, ka tas stress ir tik ļoti tajā rokā, ka tas patiešām var notikt. Ja? Bet nu šajā brīdī tātad pacenties to neizdarīt un iemācīties, kā tas tev varētu palīdzēt. Tātad te ir tas izmetuma algoritms. Piemēram, ja? Nu, man sanāca šāds. Kaut kāds švīkājiens, tev viņš būs kaut kur kaut kas dažādāks. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs šo švīkājienu ar neirografikas līniju tagad izzīmēsim un sevī tādā veidā radīsim to miera sajūtu. Kādēļ šo var izmantot? Nu, piemēram, ir ļoti daudz cilvēki, kuri zīmē visādas puķītes, ja, vai 3 stūrīšus, vai, nu, nezinu,
vai 4 stūrīšus izzīmē dažādus un tā joprojām. Kāpēc viņi to dara? Arī tāpēc, lai viņi nomierinātos. Nu, kaut kāds iemesls tam ir. Viņi izliek savu tā brīža kaut kādu emociju. Varbūt tu domāsi, ka tas cilvēks tur viņam ir garlaicīgi, viņš tur labāk tad uztver vai vēl kaut ko. Jā, tas viss ir taisnība, viņš izliek kaut kādu tā brīža emociju. Un tieši tāpat arī neirografikā mēs izliekam tā brīža emociju. Tātad nevis zīmējot puķītes, bet palīdzot šeit smadzeņu neironiem savā starpā atkal savienoties un to visu papildinot ar šo stresa izvadīšanu no organisma, izmešanu, izlikšanu. Nu tad, ko mēs darām? Mēs šīs līnijas arī pārvēršam par neirografikas līnijām. Mēs to esam darījuši tad, kad mēs resursu tajā zīmējumā atceramies, mēs ar neirografikas līniju apstrādājām katru resursu un vilkām viņu uz centru, uz to savu mērķi. Tad šī gadījumā mēs viņu vienkārši šo neirografikas līniju zīmējam pa šīm te līnijām un izvelkam ārā kaut kur no lapiņas, izvelkam ārā pa līniju un mums viņš kaut kur aiziet un mēs viņu izvelkam ārā. Un šādā veidā visas līnijas, kuras tev tā kā šeit ir, kuras tu ieraugi un kurā brīdī tev viņu gribas izvest no ārā, no tās lapas ārā, no sevis izvadīt ārā. Un, ja, šādi te mēs sazīmējam, un šeit nav būtiski, vai tas ir uz leju vai uz augšu. Šeit ir būtiski ārā. To stresu, ko tu izmeti šeit pa vidu, viņu tagad izdabūt no tās lapiņas ārā, bet lapiņa jau ir tikai instruments. Nu, un tādā veidā mēs tagad visu izvelkam uz ārpusi. Ja mums kaut kur veidojas kāds līkumiņš, kurš mums arī izskatās, es viņu varētu papildināt, ja? Tā tad papildinam. Šādi te, lai tas darbiņš ir piepildīts ar neirografikas līnijām. Un tagad, protams, sākas tas pats piņķerīgākais, bet pats svarīgākais. Tā ir arī visu stūrīšu nopaļošana. Pilnīgi visu. Tātad šeit, bet, darbiņš ir salīdzinoši maziņš. Viņš ir pavisam, kripatiņa, tātad uz mani tu vari redzēt, tas pilnīgi sauja, ja? Tātad arī šeit mēs ņemam un ar to pašu pildspalvu mēs nopaļojam visus stūrīšus. Šādā te veidā. Un apaļojot, tieši tāpat arī kaut kur veidojas, tie saucamie augļi, ja? Tās būs tās pozitīvās emocijas, kas tevī veidosies. Kāds varbūt jau ir iemanījies, ka tos stūrīšus var ļoti veikli nopaļot, piemēram, ievelkot jau tādu aplīti vai ovāliņu tur iekšā, ja? Bet tātad visu mēs ņemam un šeit nopaļojam. Visus stūrīšus. Maksimāli. Ja tu zini, ka tava uzstāšanās ir, pēc minūtēm tur 30 vai varbūt pat vēl vairāk, tad tu to visu vari paspēt izdarīt. Un šādā veidā tavs darbiņš kļūs jau tavs palīgs, kā koncentrēties un kā savākties. Tu šajā brīdī vari izdomāt visu, ko tu darīsi, kā tu darīsi uz tās skatuves, kāda tu būsi un kāds tu būsi mierīgs, kā tev tur visi palīdzēs. Tu varbūt atradīsi kādu cilvēku, uz kuru tu vari paļauties un skatīsies tikai uz viņu, kas ir viens no instrumentiem arī, ja? Tādai publiskai runai atrodi zālē kādu, kurš ir tev atbalstošs un skaties uz viņu. Skaties uz šo cilvēku un tev tas palīdzēs. Palīdzēt var vēl daudz, kas ir dzirdēti droši vien tādi gadījumi,
tādi ieteikumi, kā iedomājies, ka viņi visi tur zālē ir pliķi, kaili, ja? Ja, nu, tikai nesāc smieties tajā brīdī, tā, ka tu to būsi iztēlojies un iztēlojusies, ja? Nesāc smieties, un tie citi nesapratīs, kas ar tevi notika, kas tur ir tik smieklīgs. Bet tā tad paņēmieni ir. Ir vēl viens paņēmiens, kā mēs varam publiski uzstājoties sev veidot tā kā barjeru, ko es iesaku, un tad tev vienmēr būs par rokai pildspalva, ar ko zīmēt neirografikas darbu, ja? Paņem uz uzstāšanos līdzi pildspalvu vai kādu citu, vai zīmuli, vienalga tātad kādu priekšmetu, un tev vienkārši būs pie kā pieturēties. Tas ir psiholoģiski ļoti svarīgi cilvēkam brīdī, kad viņā ir satraukums, pie kaut kā pieturēties, un tu jau jutīsies labi. Ja vēl ir trīts visas malas, paņem vēl otrā rokā arī kaut ko, ja? Tā kā vienkārši, tā varētu būt tad mapīte, piemēram, un pildspalva, attiecīgi vai blociņš, un tad tev pilnīgi noteikti vienmēr būs uz kā tādu ātro mazo darbiņu uzzīmēt. Lūk, patiesībā jau es jau tuvojos noslēgumam, vairs jau te daudz nekas nav palicis, manuprāt, no apaļošanas, un tieši tā tas arī būs tev, tai mazajā darbiņā, tur nekā daudz nebūs. Bet centies mierīgi elpot, zīmējot šo te mazo darbiņu, un domāt par pozitīvām lietām un tieši par to, kā tev klāsies un cik tev labi viss izdosies. Vēl var apsvērt, ja tev ir izvēles iespējas vai runāt pirmajam vai pēdējam, es iesaku runāt pirmajam, jo tu vienkārši savu izdari, un tev viss pārējais pasākums, tu vari klausīties un iedziļināties, ko tie citi runā. Ja tu runāsi pēc visiem citiem, tu sadzirdēsi vēl daudzas lietas, ko tie citi labas pateica, un tev sāks likties, ka tev vēl vajag pamainīt to un šito un vēl kaut ko, un tad būs stress vēl lielāks. Bet, tie tādi mazās lietiņas, kas var noderēt, ja tev ir kaut kur jāuzstājas. Tad, kad viss ir noapaļots, tieši tāpat mēs rīkojamies ar šīm te fona līnijām saucamajām, bet šeit nebūs viņš apkārt, mēs viņus pārvelkam pāri visam darbam, tā kā tādu nostiprinam to visu sajūtu, kas mūsos ir. Tā vairs nav neirografikas līnija, viņi jau iet līgani. Šo gan velkam no lejas uz augšu, un tādas mēs novelkam kādas arī 5 varētu būt. Šīs līnijas mēs vairs nenoapaļojam. Te nekādu stūrīšu noapaļošana nenotiek. Un tieši tas pats ir ar lielajām figūrām, ar tiem saucamajiem augļiem. Lielās figūras. Apskatāmies, kur mūsu darbā, kur tavā darbā varētu būt kaut kas tāds, ko tu nostiprini fundamentāli, un te ir tā sajūta. Te viņa ir. Un tad tu atrodi šo un iezīmē ar pildspalvu, tu vienkārši viņu iezīmē vairākas reizes, padari stipri redzamu, tādu konkrētu, ja? Vai tas ir aplis, vai tāds ovālīga šī figūra, es te zīmēšu tādas, ko es tā kā ieraugu savā darbā, tev būs citas, jo katrs darbs ir unikāls un katrs darbs ir tikai un vienīgi tavs. Bet tā tad es izzīmēju šādas te, un bija iepriekš jautājums par to, vai figūras drīkst saskarties. Noteikti figūras drīkst saskarties, un figūras drīkst būt arī piemēram, iezīmētas
beigās varbūt vispār vienā kaut kādā figūrā. Nu, es kā piemēru varētu parādīt, man šeit ir viena un otra, nu, man varbūt liktos, ka šeit es varētu tā kā apzīmēt tādu vienu figūru lielu viņām iepriekšējām apkārt, ja? Nu, pieņemsim. Un tad tas mans darbs jau ir jau, nu, šāds. Viņu izzīmēt līdz tādai stadijai, lai tu jūties labi, lai tu šajā brīdī sajūti, ka, jā, ir. Es esmu nomierinājies, es tagad paņemu savus pierakstus, paņemu savu pildspalvu, ceļos un eju un uzstājos publikas priekšā. Un pasaku visu, ko es vēlos pateikt, vai uzdodu jautājumu, kur es vēlos uzdot, un izbaudu un priecājos pēc tam par komplimentiem, kurus izsaka cilvēki, kas tevī klausījās, un kurus tu pārliecināji, un kuri pēc tam teiks, tu izskatījies tik mierīgs, tik mierīga, tu laikam nemaz nebija uztraucies vai uztraukusies. Kaut es tā mācētu. Bet tev ir noslēpums. Mazais. Tev ir neirografikas mazais darbiņš. Lūk šāds. Pavisam neliels. Nu tālūk, lai tev noder, un tiekamies atkal citās nodarbībās. Atā!